Tā, čau visiem šodien. Šobrīd esmu palicis pēdējais uz visu kalna. Esmu gan diezgan tuvu pie apakšas, nu pat pasēdēju. Iedzēru glāzi konjaku uz Anča eglis un Monmela veselību. Tur ir kalns, viss ir slēgts. Tagad es tā mierīgi šļūkšu uz leju. Šodien sākās smagi, iegāju slēpi nomā pie čomiem, kas jau ir draugi. Izstāstīju, ka vakar bijām ciemos pie kaimiņa, kuram ir labākais vīns Gudaurī. Slēpi nomas čeks teica, ka ne, nav gan. Rītdien iebraukšu, rīt viņš savu vīnu ielies. Tas esot vīns. Nu, vārds pa vārdam, tika iznest mazu kolas pudelīt ar aizdomīgas krāsas dzērienu, kas izrādījās mājas konjaks, nebija to redzējis. Melns, tā kā mūsu balzāms. Nu, glāzi konjaka ap 10 no rīta atspirdzina. Brauc ļoti ilgi ap pacēlājiem, jo bija tāda sajūta, ka nobrauciens pa kalnu uzreiz uz karstām pēdām nebūtu laba doma. Džeki ir viesmīlīgi. Neesmu vēl maksājis par slēpēm, nav jausmas, cik būs jāmaksā, bet ar katru nākamo viesošanās reizi skaidrs, ka atlaide būs lielāka un lielāka. Teicu, ka viņiem ļoti patīkot latvieši, jo mums nākot siltums. Ukraiņi esot, tas starp citu brauc Ukraiņi, pārsāk Krievs runājuši, tad viņi ir no kurienes no Austrum Ukrainas. Tā, kur tur zemāk viņas viesnīca. Ukraiņi viņi saka, esot, nu, slāvi ir slāvi, forša tauta, bet kaut kā viņam ar tiem latviešiem labāk sadzīvojoties. Viņi ļoti labi atcerās to, ka mēs 80. gados bijām viena no pirmajiem, kas viņus atbalstīja. Vēl viņi ļoti ciena to, ka mūsējais, man liekas, ka bija nevis atlēks, bet Godmans, tāpēc, ka bija karš, kad mūsējais bija viens no tiem, kas atbrauc uz Tbilisī. To viņi piemiņ vēl šodien. Vakar sēdējām ar vietējo policistu, kurš izrādās nav galīgi vietējais, bet ir no Žomī un atbraucis šeit norīkojumā. Latvijas policists, viņa darbs ir visu laiku braukāt augšā lejā pa trasi un pieskatīt. Prasījām, vai kaut kas notiek, viņš teica, ka, protams, ka nekas nenotiek. Ka viss ir kārtība, bet profilaksē viņi tā kā 10 uz kalna ir. Viņš esot dienējis, 19 gados dienējis specnazā, specrotā, kas karoja Abhāzijā. Ilgi un dikti stāstīja. Tā kara tēma viņiem ir smaga, bet kāds tas slēpi nomas džeks šodien teica, если ты мужик, тогда надо воевать. Tā, šitas ir sporta hoteli, jeb Marko Polo, laikam agrāk saucās lielākā, dārgākā viesnīca šeit, kurā ir vērts dzīvot. Tur ir bezmaksas pīrs, baseins, bet nu tur maksā savukārt. Bet nu, liela viesnīca, maz viesnīciņa ir maz viesnīciņa. Mazā viesnīciņā pēc 10, starp citu, neviena vakara, pēc 10:00. Mēs par čaču neesam maksājuši bārmenim. Nu, kategoriski atsakās ņemt naudu, jo pēc 10 viņš cienā. Nu, protams, ka jārunā ar viņu, jāsēž un tosti nāk viens pēc otra. Ok, labi, šodien pietiks, čau.